Es šodien vēlos dalīties ar Dieva vārdu, kas ir manā sirdī. Ticu, ka tas ir svarīgs Dieva vārds īpaši šim laikam, kad es teikšu tā, māsa lūdz Dievu, Ina, pareizi, ka nesajauc vārdus, sāk jau, kāds teiks, patiešām vecums nāk, ja? Lūdz Dievu un minēja to rakstu vietu, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Par ko vispār ir runa? Ir runa par draudzi. Par draudzi. Un šeit mēs esam pulcējušies kā draudze. Amen? Mēs šeit esam vairāk nekā 2 vai 3, vai ne? Bet mēs esam draudze. Un šodien es gribu sludināt par draudzes būtību. Par draudzes būtību. Un kāpēc draudzes būtība mūsdienās, es redzu, ka cilvēki, tostarp kristieši, mēģina apšaubīt un mazināt. Tā realitāte, ja. Es esmu vairāk kārtas sastapies ar ticīgiem cilvēkiem, kur uzskata, ka viņiem draudze nav vajadzīga. Viņi paši kaut kā spēja funkcionēt. Viņi ir pašpietiekami, bet normāls, ticīgs cilvēks nekad nav pašpietiekams. Amen. Jo mēs esam cits citam vajadzīgi. Amen. Mēs esam cits citam nepieciešami. Nu tā ir. Ja tev ir ķermenis un tev ir rokas un kājas, galva un acis un ausis un vispārējais, nebūs tā, ka vienā dienā tu pamosties un tu saki, man šo roku nevajag. Tev vajag. Nu, tev vajag, vai ne? Un ir lietas, ko tu dari ar šo roku, un ir lietas, ko tu dari ar šo roku, un kājas tev ir vajadzīgas, un vispārējais ir vajadzīgs. Un līdzīgi notiek Kristus miesā. Mēs esam cits citam vajadzīgi un nepieciešami. Amen. Amen. Debes Tēvs, es pateicos par Tavu vārdu. Es pateicos, Dievs, ka Tu esi devis savu vārdu un ka Tu esi mums atstājis patiesību. Bet es lūdzu, Dievs, ka Tu izgaismo šo patiesību, jo ir tik daudz, kas šodien maldās. Viņi kaut ko it kā satver, bet tad viņi pa ceļiem kaut ko pazaudē. Bet es lūdzu, Dievs, lai mēs neesam tie, kas kaut ko pazaudē, bet ka mēs esam tie, kas dzird, satver un tajā dzīvo un paliek. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Draudzes būtība. Es jau teicu, ka ir cilvēki, kas šodien mēģina apšaubīt un mazināt draudzes būtību. Bet tev ir jāatcerās, ka Jēzus teica, es ceļu savu draudzi. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Nevis es ceļu, nevis tu cel, mēs piedalāmies. Mēs esam līdzstrādnieki, Kristus līdzstrādnieki, bet viņš ir galva un viņš ir tas, kas ceļ draudzi. Amen. Un neatkarīgi no tā, kā šodien cilvēkiem ir idejas un domas un viedokļi, viņš joprojām ceļ savu draudzi. Amen. Viņš ceļ savu draudzi. Tas nozīmē, mīļie, ka draudzē ir svarīga loma tavā un manā ticības dzīvē. Amen. Es nevaru iedomāties savu ticības dzīvi bez draudzes, bez brāļiem un māsām. Es nevaru dzīvot un domāt, ka es esmu pašpietiekams. Es ticu un esmu pārliecināts, ka es varu būt kādam par svētību un kāds var būt man par svētību. Amen. Un līdzīgi var notikt ar tevi, vai ne? Ja tu esi īstajā vietā un īstajā laikā. Un Dievs var tevi lietot. Un Dievs vēlas tevi lietot. Amen. Svarīgi ir, vai mēs to apzināmies, vai mēs to izmantojam un vai mēs to novērtējam. Jūs kādreiz Bībeli esat lasījuši? Esat lasījuši. Es tikai pārbaudu jūsu modrību. Jūs esat pamanījuši, īpaši lasot vēstules, ir rakstīts draudze Romā, draudze Efezā, draudze Kolosiešos vai draudze Jeruzalemē. Starp citu, viss sākās no Jeruzalemes. Draudze Rīgā, tur gan nav rakstīts Rīgā, bet šodien esmu Rīgā. Vai ne? Un šī nav vienīgā draudze. Es neizceļu kādus konkrētus draudzes, mēs esam Kristus miesa. Un, protams, ir universālā draudze. Un šodien es esmu vienkārši vienā no draudzēm, bet ir viena draudze. Nav 2 vai 3 draudzes. Bet jūs esat pamanījuši, ir daudz un dažādas draudzes, un iedomājies, ir pagājuši 2000 gadi, un joprojām draudze pastāv. Joprojām draudze pastāv.
Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir galva. Tāpēc, ka viņš ceļ savu draudzi. Viņš būvēja savu draudzi. Viņš rūpējās par savu draudzi. Viņš ir nomodā par savu draudzi. Un jūs zinat, kādiem laikiem ir gājušas draudzi cauri visiem gadsimtiem. Liekas, ir apslāpēts, ir nīcināti ticīgie un tā tālāk. Bet mēs redzam, draudzi pastāv. Joprojām pastāv. Tāpēc, ka ir kāds, kas ir nomodā par to. Un tas ir Kristus, jo viņš ir galva. Viņš joprojām ceļ savu draudzi, un viņš piepulcina draudzei izglābtos. Amen. Apostuļu darbu grāmatā 2. nodaļā 42. pantā ir rakstīts, tie pastāvēja apostuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Kas bija tie, kas pastāvēja? Ticīgie. Draudze. Ticīgie. Tā bija draudze. Viņi pastāvēja, tā bija pirmā draudze, un šis Dieva vārds joprojām ir aktuāls šodien. Pat ja cilvēki mēģina mazināt draudzes būtību un teikt, tas viss ir garām, tas vairs nav aktuāli. Tas joprojām ir aktuāli arī mums šodien. Un tad, kad es domāju par šo raksturvietu, tur grieķu valodā ir lietots tāds vārds, viņi neatlaidīgi turējās pie tā. Neatlaidīgi, viņi pastāvīgi nodevās tām, viņi palika tam uzticam, viņi tam ticēja, ka tas ir svarīgi. Draudzē ir svarīgi palikt apostuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Šīs 4 lietas, kas ir draudzē, nevis ārpus draudzes, bet kas ir draudzē. Tāpēc es vēlos runāt par šiem 4 ļoti svarīgiem aspektiem. Apostuļu mācība, sadraudzība, maizes laušana un lūkšanas, kas bija visa pamatā pirmajā draudzē. Un joprojām ir aktuāli šodien. Nekas no tā, ko es minēju, nav ārpus draudzes. Tas viss ir draudzē. Draudzē. Starp ticīgajiem. Ticīgo kopienā. Arī mūsdienu draudzē. Un mums ir jāsaprot, mīļie brāļi, māsas, ka ticīgie bez draudzes nevar funkcionēt, ja pastāvēt. Es nevaru pastāvēt bez draudzes, man jābūt draudzē. Tu teiksi, bet Dieva gars tevi vada, Dieva gars ir tevī, tu taču vari pastāvēt. Protams, kad es eju savā ikdienas dzīvē, es neesmu visu laiku 24/7 draudzē. Bet bez draudzes mēs nevaram funkcionēt, jo Dievs to tā ir iekārtojis. Viņš to tā ir iekārtojis, tā ir viņa pavēle. Un draudze ir kā ģimene. Jūs taču esat piedzimuši fiziskā ģimenē, vai ne? Ģimenē. Es esmu piedzimis fiziskā ģimenē, un tu kā normāls ģimenes loceklis izmanto visas tev pieejamās privilēģijas. Jo tu esi kas ģimenes loceklis? Tev pienākas, vai ne? Pienāks vai nepienāks? Nu pienāks, ja tu esi dēls vai meita, tev pienāks. Kā no jums esat jau pieauguši, un varbūt jau tēvs un māte ir mūžībā. Un jūs domājat, man ir sava dzīve, protams. Bet ja jums ir bērni, jūs par viņiem rūpējaties, jūs viņus mīlat, jūs par viņiem gādājat, jo viņi ir pilntiesīgi ģimenes locekļi. Amen. Un viņiem pienāks. Viņiem pienāks. Tas ir viņa status. Un tad, kad tu esi ģimenē, tu neej no ģimenes projām. Tu esi tur. Tu esi tajā vidē. Tu esi kopā. Amen. Tu neatsakies vienu dienu no saviem vecākiem, no brāļiem, māsām. Nu, tikai nenormāli cilvēki atsakās un aiziet projām. Bet tu neatsakies. Tās ir attiecības. Amen. Tas ir attiecības. Tu audz, tu saņem, bet tu arī dod. Tu esi par svētību. Un tu izbaudi šo privilēģiju. Un tu esi arī drošībā. Ziniet, ģimene, tā ir vieta, kur tu jūties droši. Tā ir vai nav? Un līdzīgi notiek draudzē, mīļie brāļi, māsas. Līdzīgi notiek ticīgo kopienā, draudzē, Kristus miesā, bez ticīgiem nav draudzes. Ja mēs pārtrauktu pulcēties, draudze nebūtu. Draudze nepastāv. Tikai tad, kad mēs sanākam kopā. Tad, kad mēs sapulcamies kopā. Mēs redzam citu vaigā. Vai ne? Daži smaida, daži ienāk draudzē saskumdināti, abēdināti. Jūs taču redzat, vai ne? Pamanat. Jūs redzat. Kādi ļoti var pamanīt. Un ja tu to cilvēku labi pazīsti un tu redzi, nu, kaut kas nav tā, kā vajadzētu, tu pamanīsi to.
Un tas ir normāli, ka draudzes vidē tas tā notiek, un mēs to pamanām, mēs to redzam. Un tas ir veselīgi, un tas ir vajadzīgs. Tāpēc ticīgai bez draudzes nevar pastāvēt. Bez ticīgiem draudze nemaz nav. Amen. Nemaz nav. Tā ir Dieva griba. Tā ir viņa pavēle, ka mēs kā garīgā ģimene, līdzīgi kā miesīgā ģimene, rūpējamies viens par otru. Rūpējamies, kalpojam citam, augam, dodam, svētījam, arī saņemam. Kā tu tur ir? Gribās vairāk tā kā saņemt vai dot? Kā kurā gadījumā, vai ne? Ir laiks, ka tu dod, un ir laiks, ka tu saņem. Bet ir jābūt gan vienam, gan otram. Ir jābūt gan vienam, gan otram. Bet pirmais aspekts, kas ir svarīgs un neatmetams un pamats visam, ir apustuļu mācība. Mācība, jeb doktrīna, Dieva vārds, jeb raksti, kas ir visa pamatā, proti mācība ārpus draudzes nenotiek. Tas viss ir draudzē. Kāpēc cilvēki izvēlās šodien palikt mājās un nebūt draudzē? Viņiem nepatīk viņus kontrolē. Viņi paši grib noteikt savu dzīvi, savus dzīves ceļu, bet viņi neatzīst Dieva vārda autoritāti. Un Dieva vārds ir tas, pēc kā mēs vadāmies. Tu nevari vadīties pēc sajūtām. Arī šodien cilvēkiem ir dažādas sajūtas. Šodien viņš jūtās kā vīrietis, rīt viņš jūtās kā sieviete. Un parīt viņš jūtās kā govs. Piedodiet par izteicienu, bet tā ir realitāte. Šodien cilvēki ir apjukuši savā identitātē. Tu kā ticīgs cilvēks nedrīksti apjukt un dzīvot emocijās vai kaut kādās sajūtās. Tev ir vārds, kas tev vada. Tev ir svētais gars, kas tev dod atklāsmi. Un šī atklāsme ir pamatot Dieva vārdā. Amen. Dieva vārda mācība tiek nodot ticīgiem, proti draudzē. Draudzē. Amen. Tā ir vieta, kur mēs, kā ticīgie, saņemam Dieva vārdu, ne tikai saņemam un augam, mēs tiekam pasargāti no maldiem. Mēs tiekam pasargāti no maldu mācībām. Jūs piekritīsiet, ka šodien ir neskaitāmas maldu mācības, pietiekoši daudz maldu mācības. Tev nevajag iziet ārā un kādu satikt uz ielas, ieslēdz YouTube kanālu, paklausies šo to. Tu jau jūti, jau smako, mazliet jau smako. Liekas kaut kas labs, bet jūti līdz galam tā kā nē. Un kas tev dod šo signālu? Ne jau tāpēc, ka tu būtu gudrs, ne tāpēc, ka tev būtu zināšana, bet tāpēc, ka svētais gars dod tev liecību. Nav labi. Turies pa gabalu. Amen. Jo tev ir vārds. Dievs tev devis vārdu. Un līdz ar to tev ir skolotājs, kas tev vada, māca un tev pasargā. Ne tikai skolotājs, kas runā te pie kanceles, bet arī svētais gars. Jo tu 24/7 nebūsi draudzē. Jā, reizēm mēs esam biežāk, reizēm mēs esam retāk, bet svētais gars turpina tev vadīt. Viņš turpina tev mācīt, un viņš tevi sargā. Viņš tev pasargā no maldiem. Ja tu draudzē saņem tīru, skaidru, patiesu Dievu vārdu, tu spēsi atšķirt, kas ir tas tīrais un netīrais. Ja tu esi baudījis kaut ko tīru, skaidru, patīkamu, tu to netīro negribi. Āmen. Es to netīro negribu. Tu spēsi šīs lietas izšķirt, saprast, ieraudzīt. Tu neēdīsi, garīgi sakot, visu pēc kārtas. Amen. Jūs pat visu ēdienu, es domāju, fizisku ēdienu nēdat. Vai jūs visu ēdat? Es visu nēdu, es kaut ko šķiroju. Ir šis tas, ko es nēdu. Es jūras veltes nēdu. Un ja man uzliks jūras veltes, es paklanīšos, paldies, un došos tālāk. Ne jau jūras veltīm paklanīšos, pateikšu paldies tiem cilvēkiem, kas ir sagatavojuši. Un visu labu. Ja? Kāds ēda jūras veltes? Kādiem garšo? Dažiem garšo. Lai Dievs jūs svētī, visi kārtībā, jūs drīkstat ēst. Bet līdzīgi notiek garīgā jomā, tu nevari visu ēst. Tu nevari. Bet tad, kad tu esi saņēmis vārdu, ne tikai draudzē, es nerunāju tikai par draudzi. Protams, tev ir svarīgi, ka tu pats uzņem ikdienā Dievu vārdu. Tas ir par maz, ka tu dzirdi tikai sprediķi. Bet tas arī pamats. Tas ir pamats tavā dzīvē. Tu nedrīksti atmest to.
Tu to nedrīkst atmest. Tu spēsi atpazīt, tu spēsi noraidīt maldu mācības. Ja tu būsi baudījis, kā Bībelē rakstīts, tīro Dievu vārdu, tu netīro neuzņemsi. Tu neuzņemsi. Tas ies tev garām. Tas ies tev garām. Tur nebūs jāuzdod jautājumu, ir vai nav. Dieva gars dod skaidru liecību, ir. Viņš dod skaidru liecību, nav. Tāpat kā par pravietojumiem. Ja Dievs dod vārdu, ja tas ir pret viņa vārdu, rakstīto Dievu vārdu, tev skaidra liecība, tas ir garām. Tas ir garām. Jo Dievs nekad nerunā pret savu vārdu. Amen. Viņš nekad nerunā pret savu vārdu. Vienkārši primitīvs piemērs. Tu esi precējies. Jau 20 gadus tu esi precējies. Nu labi, kaut vai 5 gadus precējies. Nav nozīmes, cik gadus tu esi precējies. Un atnāk tev kāds pravietis un pasaka, klausies, Dievs tas kungs man uzrunā, ka tev ir jāšķirās no savas sievas un jāprec ir to citu. Vajadzētu tā kā bišķi padomāt. Nevis vienkārši lētacīgi noticēt, vienalga, kas viņš tāds būtu. Liels vīrs vai mazs vīrs, es nedomāju augumā. Tu nevari vienkārši ticēt visam, ko tev saka. Tev ir jāpārbauda. Tev ir jāpārbauda. Kolosiešiem 3.16 mēs lasām. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Ko nozīmē šie vārdi? Šeit rakstīts cits citu. Draudze, ticīgie. Kā tu kādu pamācīs, paskubinās, ja tu neesi draudzē? Es aizsūtīšu izziņu, es aizsūtīšu vēstuli WhatsAppā vēl. Drīkst, vajag par svētību noteikti. Es arī esmu saņēmis. Bet tad, kad tu redzi to brāli vai māsu vaigā, vai ne? Kad tu redzi, kad viņš iet cauri grūtībām savā dzīvē, pārbaudījumiem, kad tu vari iestāties par viņu, kad viņu var pamācīt, iedrošināt, varu palabot, varu pat brīdināt. Mīļie, tas viss ir noderīgi. Ja vien tas ir mīlestībā, protams. Tas viss ir nepieciešams. Tas viss ir vajadzīgs. Viņš saka, cits šis vārds, šis aicinājums ir dots ticīgiem draudzēji. Amen. Tikai draudzē mēs to varam praktizēt. Jā, mēs arī kā ticīgie varam iedrošināt tos, kas nav draudzē, kas nepieder draudzē. Parādīt viņiem, ka ir cerība. Bet tikai tad, kad tu esi draudzē, tu jau nevari dot kaut ko tālāk, ja tu neesi iesakņojies draudzē. Jo es palasīšu nedaudz vēlāk vienu raksturvietu, kas to apliecina. Kas sagatavo tevi un mani, lai mēs varētu dot to tālāk. Ne tikai brāļiem un māsām Kristu, bet arī tiem, kas ir ārpusē. Pirmkārt, Pāvils viņš saka, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Tas pats Dieva vārds, ja mācība, kas tiek nodota draudzēji, šeit rakstīts pamācot, paskubinot citu. Visā gudrībā. Un no kurienes nāk patiesā gudrība? No Dieva. No viņa nāk patiesā gudrība, no augšienes. Mēs lasām ar psalmiem, ar himnām un tā tālāk. Redz, Bībele neatceļ personīgas attiecības ar Dievu, ka tev attiecības ir vajadzīgas tavā ikdienas dzīvē. Neatmet kambaru, neatmet Bībeles lasīšanu, viss šīs pamatlietas tavā dzīvē ir vajadzīgas. Bet Dieva vārds vienlaicīgi neignorē draudzi. Dieva vārds neignorē ticīgo kopienu. Bībele skaidri norāda uz draudzes kā ticīgo kopumu nepieciešamību, kur pirmkārt tiek nodot mācība. Dieva vārds, kur tiek skaidrot Dieva vārdu, pasludināt Dieva vārdu, lai mēs tiktu sagatavot un, kā es teicu, vienlaicīgi mēs pasargātu tiktu no maldiem. Un tas tālāk, ko es gribēju lasīt, Efeziešiem 4. nodaļa, no 11. līdz 12. pantām rakstīts, ka viņš, tas kungs, arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Kristus miesai par stiprinājumu. Āmen! Dievs sagatavo nevis atsevišķus individus, bet viņš sagatavo svētos. Viņš sagatavo draudzi. Viņš sagatavo ticīgos.
Nevis tur kaut kādos vientuļos vilkus, kā es saucu, ja? Staigā no vienas draudzes, otru draudzi, nevar nekad atrast īsti vietu. Un tad viņš nekur nav. Viņš nekur nekad nav. Bet viņam liekas, ka viņš kaut kas ir. Bet šeit rakstīts, kad sagatavo svētos, ticīgos draudzi, sagatavo kalpošanas darbam, un te ir rakstīts, Kristus miesai par stiprinājumu. Amen. Kristus miesai par stiprinājumu. Es skatos, ka šodien, kā es saku, interneta dzīlēs parādījušies ļoti daudz mācītāju un praviešu, kas sev pasludina par praviešiem mācītājiem. Tad viņi tur māca un pravieto un sludina un visādas brīnumus stāsta, bet viņi nepiedara ne pie vienas draudzes. Tas ir baigi interesanti, vai ne? Ne pie vienas draudzes nepiedara. Un bieži vien viņi atbild ar tādu ļoti interesantu frāzi. Es piedaru pie vispasaules draudzes. Pie vispasaules draudzes es piedaru. Bet, kad tu jautā, vai tu esi kādā draudzē, tu apmeklē kādu draudzi, tu esi kaut kur kādā draudzē, nekur viņa nav. Bet zini, ko nozīmē draudze? Draudze nozīmē dzīvi cilvēki. Draudze nozīmē arī tas, ko es tālāk teikšu, sadraudzība. Draudze ir vieta, kur tu redzi savus brāļus un māsas, kur tu viņus satiec, kur tu kalpo, kur tu dod, kur tu saņem. Un tad man ir jautājums, ja tu esi universālā draudzē, kā tu to vari praktizēt? Nekur nesot. Ne pie kā nesot. Bībele mums tā nemāca. Bībele tā nemāca. Kalpotāji ir nevis kaut kur no malas, viņi ir draudzē. Āmen. Viņi ir draudzē. Viņi ir iecelti draudzē. Viņi ir ordinēti draudzē, nevis kaut kur kaktā. Kaut kur. Es nerunāju par vajāšanām. Zini, kad ir vajāšanas, ir dažādas situācijas. Pat arī vajāšanās mēs zinām, ka draudze pastāv. Padomu laikā draudze pastāvēja. Pulcējās pa mājām un pastāvēja. Un nāca kopā. Apzinoties, ka tas ir svarīgi. Viņi pat ilgojās nāk kopā. Viņi zināja, ka iespējams varētu būt, ka, kas to var zināt, varu pēdējā diena. Pēdējā iespēja. Mēs zinām izsūtīšanas gadījumus. Mācītājs izsūtīja. Jūs zināt, ka tad, kad mācītājs izsūta vai nošķir no ganāmā pulka, tad tas ganāmais pulks izklīst. Tāpēc to ir jānovērtē, to ir jāsaprot, ka tas viss notiek draudzē. Visi tiek iecelti draudzē, ordinēti draudzē, un tas ir Kristus miesā, lai sagatavotu ticīgos. Kā šeit rakstīts, svētos. Pirmkārt, pasludinot skaidru, tīru Dievu vārdu, lai Kristus miesa būtu gatava. Stipra, spējīga noraidīt jebkādu maldu mācību. Mēs laiku pa laikam draudzēs saskaramies, ka kāds ienāk kaut ko mēģina, ziniet, tā kā tāda čūska, mēģina tā kā nošķirt kādus avis. Varbūt jūs paši esat saskārušies ar kādiem cilvēkiem. Un liekas, viss ir tā kā ok, un tu jūti pēc kaut kāda laika, ka tā smarža, tā nepatīkamā smarža, viņa jau tā kā lien ārā. Ziniet, ka Bībelē rakstīts, ka no sirds pārpilnītas mute runā. Agri vai vēl tas rūgtais avots izlīdīs ārā. Agri vai vēlu viņš ir maskējies, viņš ir staigājis ar masku, tā maska kritīs. Agri vai vēlu. Un tad, kad tu ej ar Dieva vārdu savā sirdī, kā te ir rakstīts, kad es bagātīgi piepildīts ar Kristus vārdu, tu spēsi šīs lietas nošķirt. Un pastāvēt. Otrs aspekts, kas ir absolūti svarīgs, un tas arī ir draudzē. Sadraudzība. Visiem patīk sadraudzība. Ir vārds, grieķu vārds, no grieķu valodas koinonija, kas nozīmē kopība, sadraudzība, līdzdalība, dalīšanās.
Tur pat ir lietots vārds kopīga dzīve, līdzdalība tajā, kas vieno cilvēks. Un par pirmo draudzi mēs lasām, ka viņiem viss bija kopīgs. Viņiem viss bija kopīgs. Un šeit nav runa par to, ka mums visiem tagad ir jāpārdod viss, ir jādalās visiem savā starpā. Nē. Bet šeit ir runa par kopību. Par kopību. Sadraudzība ir kaut kas vairāk kā vienkārši parunāties. Amen. Tas ir kaut kas vairāk, tas nav tikai jautājums par draudzēšanos, kā pasaulē saka. Tas ir kaut kas vairāk, mūs vieno garīgas saites. Garīgas saites. Amen. Ne tikai tas, ka mēs varam kaut ko uzlikt uz galdu un pacienāt kādu, bet mūs vieno garīgas saites. Un kāpēc garīgas saites? Tāpēc, ka mēs lasām 1. Korintiešiem 12. nodaļā un 13. pantā, ka mēs vienā garā esam kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, latvieši. Tur nav rakstīts latvieši, bet latvieši arī. Vai ne? Un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Tāpēc ir šī garīgā saite, mēs kaut ko vairāk jūtam. Un mēs negribam būt tikai patērētāji, mēs vēlamies būt arī devēji. Tā arī funkcionē Kristus miesā. Ja mēs runājam par sadraudzību. Un šis ir jautājums par nodošanos Kristus miesai. Šis ir jautājums, vai es nododos un vai esmu gatavs nodoties brālim un māsai. Tas nav tikai vienkārši, es te pasēdēju, aprunājos, paēdu cepumiņu, padzēru kafiju, 2-3 vārdus pateicu. Nē. Tā ir tā garīgā saikne, jeb tā saite, kas mūs vieno, ka mēs spējam citu uzklausīt. Iestāties. Es runāšu vēlāk arī par lūkšanu. Bet šeit ir jautājums par nodošanos Kristus miesai. Tas runā ne tikai par ņemšanu, bet arī par došanu. Bībelē rakstīts, ka svētīgāk ir dot nekā ņemt. Nekā ņemt. Ir svētīgi saņemt. Es esmu saņēmis daudz no tā kunga žēlastību. Esmu baudījis viņu svētību. Es domāju, ka arī jūs, vai ne? Bet ir laiks, ka tu dod. Un ir laiks, ka tev ir jāsaņem. Tu nevari dot, ja tu neesi saņēmis. Un ja tu esi baudījis Dieva mīlestību, pārdabiskā veidā, tu nevari nedot. Tu nevari staigāt kā tukša muca, piedodiet par tādu izteicienu. Es tikai tēlēni sakot. Tev plūs pāri malām. Plūs pāri malām. Ja Dievs ir tev piepildījis ar savu mīlestību, tev plūs pāri malām. Mums draudzē ir kāda māsa Gaļina. Varbūt kāds zina. Viņi tur visas draudzes locekļi, ne visas, tad lielāko daļu apkam samīļo, un tad viņai tā dāvana ir. Ne tikai dāvana, bet var redzēt, ka viņi staigā, zinīt, ka tāda piepildīts trauks ar Dieva mīlestību. Tu neko nevari iedot, ja tev nav, bet ja tev ir jādod. Un, kad tu saņēmis, tad netur to pie sevis, domādams, kā tik man nepietrūkst. Tev nepietrūks. Viņš tevi svētīs. Amen. Viņš tevi svētīs, jo svētīgāk ir dot nekā ņemt, un viņš atalgos. Līdzīgi kā par lūkšanu teica, ka tu ej kambarī pielūdz savu tēvu slepenībā, viņš tev atmaksā. Dievs taču redz tavu sirdi, viņš redz tavus motīvus, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Un tā darbojās šī sadraudzība. Tā ir patiesa sadraudzība, mīļie brāļi, māsas. Amen. Un tā ir arī mūsu atbildība. Tu nevari vienkārši gaidīt, ka kāds nāks tikai pie tevis. Tā ir arī tava atbildība, ka tu kalpo citiem. Ar to, kas ir tev dots. Jo Dievs tev atprasīs. Dievs man atprasīs. Ko esmu darījis ar to, ko Dievs man ir devis? Vai es dalos ar to, ko Dievs man ir devis, mīļie? Un šeit es vēl gribu atzīmēt, ka kopīgi šeit nozīmē ticību, vērtības. Dieva vārds, tas, ko es jau teicu, jā, laiks, ko mēs pavadām kopā, ne tikai svētdien. Tas ir vairāk nekā vienkārši apsēsties pie galda, pie mīlesta.
Mēs dalāmies savā starpā, mēs dalāmies mīlestībā, mēs dalāmies ar pārdzīvojumiem, mēs dalāmies ar priekiem un ar bēdām. Kur gan mēs to varam nest, mīļie brāļi, māsas? Tur ārpusē. Pie tiem cilvēkiem, kas tur staigā, viņi nesaprot. Viņi to nesaprot, viņi nezina, kā mums palīdzēt. Ziniet, kā pasaulē tāds teiciens, tu turies, bračku, turies, tu tikai turies. Bet ja viņš Dievu nepazīst, pie kā viņam turēties? Nu, pie kā viņam turēties? Pie ārstiem? Medicīna arī nevienmēr var palīdzēt. Pie naudas? Nauda arī bieži vien nevar palīdzēt. Ģimene? Reizēm ģimene tev nesaprot. Nu, pie kā turēties? Mīļie, draudze ir kā atspulgs, Kristus atspulgs sabiedrībai. Tu esi kā Kristus atspulgs. Tu nevari vienkārši domāt, varbūt tur būs risinājums. Tu zini, kur ir risinājums. Tu zini, kur ir risinājums. Un mēs zinām, pie kā turēties. Amen, mēs zinām, pie kā turēties. Mūsu mīļie vieno ne tikai tas, ka mēs pazīstam viens otru, mūs vieno Svētais Gars. Tas pats Svētais Gars, kas uzmodināja Kristu no miruņiem. Tas pats Svētais Gars, kas mājoja apustuļos. Tas pats Svētais Gars ir arī tevi un manī. Un viņš mūs vieno. Viņš mūs vieno. Vai neesat pamanījuši, ka pasaule jūs nesaprot, ticīgos? Viņi nesaprot. Par ko jūs runājat? Par ko vispār jūs runājat? Mums ir viena valoda, jo mums ir viens gars. Mums ir viena ticība. Mums ir viena cerība, mums ir viens mērķis. Mēs esam atzimuši no augšienes. Tas plīvurs ir nokritis, mēs redzam, mēs dzirdam, mēs saprotam, tāpēc, ka mēs dzirdam, ko tas kungs saka. Un kad neticīgs cilvēks tev blakus stāv, viņam tas viss ir svešs, viņš to nesaprot. Tāpēc, ka tas ir dots draudzei. Tas nenozīmē, ka Dievs negrib dalīties ar tiem, kas ir ārpusē. Nē, tas, ko es teicu sākumā, Dievs vēlās piepulcināt draudzei izglābt tos. Tāpēc jau mēs esam šis Kristus atspulgs sabiedrībai, kā Dieva bērni. Pat ja mūs nesaprot, pienāks laiks, ka viņi sapratīs, viņiem atvērsies acis. Bija laiks, kad tev likās, šitie tā kā kaut kā bišķi sajukuši prātā. Likās normāls čalis, normāls cilvēks. Bet kā var tā runāt, kā var tā dzīvot? Garlaicīga dzīve. Bet tad, kad cilvēks pats piedzīvo, tad viss mainās. Amen. Viss mainās. Viss mainās. Mūs vieno Svētais Gars, amen. Viņš ir ielicis mūsu sirdīs kaut ko jaunu. Ja tu kā neticīgs cilvēks dzīvo reiz sev, un liela daļa šodien dzīvo sev, tad tu kā normāls, ticīgs cilvēks, es saku normāls, tu nedomās tikai par sevi. Jo esot draudzē, ģimenes locekļi gādā cits par citu. Gādā cits par citu. Rūpējas cits par citu. Tā ir patiesa sadraudzība. Tā ir patiesa sadraudzība. Bieži vien, ka mums varbūt dievkalpojums beidzas, mums saka, brāļi, māsas, iesim sadraudzībā. Tur ir maizītes, tur ir kuciņas, tur ir viss kaut kas, iesim sadraudzībā. Tā ir tikai maza daļiņa no sadraudzības. Sadraudzība nozīmē gādāt citam par citu. Nevis atcerēties vienreiz gadā, kā neticīgi cilvēki vienreiz gadā atnāk uz baznīcu, varbūt 2 reizes gadā, jau uz svētkiem. Atcerās, uz baznīcu jāiziet. Un tu pēc gada pazvani Miķelim, saka, čau Miķeli, brālīt, vai kā man prieks tevi redzēt. Viņš saka, kur tu biji visu gadu? Tu man nebija vajadzīgs. Es tev nebiju vajadzīgs veselu gadu. Normāli ticīgie tā nefunkcionē Kristus miesā. Mēs gādājam cits par citu. Mēs atceramies cits par citu. Mēs rūpējamies cits par citu. Mēs veltam laiku citam. Tā ir patiesa sadraudzība. Bibliska sadraudzība. Amen. Un es domāju, ka sežot pie ekrāna, ilgstoši mājās, tu nevari
būt kopībā ar brāļiem māsām. Var jau kādreiz palikt mājās, slimības dēļ, ir dažādi iemesli. Mēs visi kaut ko piedzīvām dzīvē, ziniet, tur negaidīt kaut kas pamainās. Bet tu nevari veidot kopīgu sadraudzību brāļiem māsām, esot attālināti. Jūs esat dzirdējuši, to salīdzinājumu, kad bieži vien cilvēki šodien sēž mājās, viņi sēž un skatās tiešraidē dievkalpojumu. Tiešraidē. Un daudz ir pieraduši mājās sēdēt tiešraidē. Visu laiku tiešraidē. Un paldies Dievam par tiešraidēm. Paldies Dievam. Bet var jau pajokoties, ja? Bet bija tas salīdzinājums, ka tad, kad mēs nonāksim debesīs, tad daži skatīsies debesis tiešraidē. Un mēs būsim debesu valstībā un pārējie vēros tiešraidē. Es domāju, neviens roku nepacels. Teiks, es negribētu tiešraidē. Es gribētu pie tā kunga kājām. Vai ne? Līdzīgi notiek, mīļie, ar draudzes sadraudzību. Mēs nevaram veidot kopīgu sadraudzību, esot attālināti. Kādreiz sanāk, mēs esam tikai cilvēki, bet ja mēs esam draudzē, mēs ilgojamies būt brāļu un māsu sadraudzībā. Es nezinu, kā jūs, es izbaudu šo privilēģiju. Es izbaudu šo privilēģiju. Paldies Dievam! Tā ir milzīga svētība. Es esmu pateicīgs par savu miesīgo ģimeni. Bet esmu pateicīgs arī par savu garīgo ģimeni. Par saviem ticības brāļiem un māsām. Amen. Ja tu esi viens kā ticīgais, kas tev var būt kopīgs? Nekas. Tikai tavs kaķis, suns, kas ir mājās, tas arī ir viss, ja tev ir dzīvnieki. Nekas kopīgs tev nevar būt. Bet ja tu esi draudzē, tev ir kaut kas kopīgs. Mēs ceļam Dieva valstības darbu. Amen. Mēs ceļam Dieva valstības darbu. Un nevar būt tā, ka viens mācītājs valk visu vezumu, pārējie visi aplaudē. Vai mācītāji, kā tev labi sanāk? Mēs tevi atbalstam, mēs par tevi lūdzam. Tas ir labi, bet pieliec arī savu roku. Pieliec savu roku. Pieliec savu roku. Filipiešiem 2. nodaļa, no 2. nodaļa no 1. līdz 5. pantam mēs lasām. Apostols Pāvils, viņš saka, ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienot ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāku par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Amen. Draudze nav vieta, kur mēs esam tikai vērsti uz sevi. Draudzē vajadzētu būt vietai, kur mēs ieraugam citus. Es dzirdēju kādu stāstu. Tas nav īsts stāsts, vienkārši, lai mēs padomātu, kā mēs kā draudze funkcionējam. Reiz draudzē ieradās kāds cilvēks, viņš apsēdās, laikam priekšējā rinda apsēdās, un tur atnāk kārtībnieks un saka, es ļoti atvainošu, šī vieta ir aizņemta, jums ir jāpārsēžās kur citur. Viņš pārsēžās kur citur, un tur atnāk kāds cits cilvēks un saka, atvainojas, šī vieta ir aizņemta, es jau šeit sēžu. Lūdzu, apsēdieties kaut kur citur. Viņš pieceļās, aiziet kaut kur apsēsties citur. Viņš apsēžās beigās, domā, šeit jau noteikti man neviens neizdzīs. Šeit noteikti neviens nesēž. Viņam pieiet klāt kārtībnieks un saka, ļoti atvainojas, šī vieta rezervēta, šī ir mana vieta, šeit sēž katru svētdienu. Piecelieties un aiziet kaut kur citur apsēsties. Viņš pieceļās un saprot, ka viņš šeit nepaliks, viņš iziet pa durvīm ārā un stāv pie baznīcas noskumis. Pie viņa klāt pienāk Jēzus, viņam jautā, kāpēc tu esi noskumis, kāpēc tu neej iekšā. Viņš viņam izstāsta to stāstu, viņš saka, tu nesatraucies, mani viņi arī tur nelaiž iekšā.
Tā draudze nevar funkcionēt. Īpaši, ja tu redzi kāds, kas pirmo reizi ir ienācis, uzlūko viņu, ievēro viņu. Pat, ja tā ir tava vieta. Šeit ir diezgan pietiekoši daudz vietas, bet varbūt varētu gadīties, es iestāstos jūsu vietā, un es teiktu, Artūr, tu varētu apsēsties kaut kur citur, jo man ļoti šeit patīk sēdēt. Nu, varbūt kāds no jums nepienāk klāt, jūs teikt, domāt, nu, mācītām neiešu to teikt, nu, es pacietīšu, es šo pārdzīvošu, ja? Bet reizēm gadās, un es esmu to redzējis, diemžēl, tur jau sākās mūsu attiecības. Un sadraudzībā ir attiecības. Un ja mēs šīs attiecības sabojājam, tad mēs sabojājam sadraudzību. Mēs sabojājam cilvēkam priekšstatu par to, kāds ir Dievs. Jo mēs esam Kristus atspulgs. Mēs esam Kristus atspulgs, mīļie brāļi, māsas. Tu nevari domāt tikai par savu labumu. Mīļie draudzi, tā ir vieta, kur mēs tiekam aicināti kalpot citam. Un tā ir patiesa sadraudzība. Tā ir patiesa sadraudzība. Amen. Tas, ko es teicu, mēs varam vienkārši apsēsties pie galda, aprunāties, paēst un tā tālāk un tā tālāk. Bet, mīļie, tā ir patiesa sadraudzība, kur mēs piedzīvojam mīlestību, rīcībā, ne tikai sludināšanā un runāšanā. Kur parādās darbi. Tā ir būtiska kalpošana citam. Un šeit apostols Pāvils raksta Filemonā. Viņš saka, man bija daudz prieka un apmierinājumu par tavu mīlestību. Viņš saka, ka tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto sirdis. Viņš viņu uzteic. Viņš burtiski viņu slavē. Un tā ir patiesa neviltota sadraudzība, kas ir balstīta mīlestībā. Tu jau vari tur panēsāt paplāt ar maizītēm, bet iekšā tev ir rūgtums. Un liekas, kāpēc man tās maizītes jānēsā? Kāpēc man tās maizītes ir jānēsā? Taču varēja milde nēsāt. Kāpēc man jānēsā? Vienkārši piemērs. Bet varbūt pēc mēneša tu ne tikai nesās maizītes, pēc mēneša tas kungs jau tev paaugstinās kalpošanā. Bet tev ir nepareizi motīvi. Jebkuras kalpošanas pamatā ir jābūt mīlestībai un arī sadraudzība, ko mēs kopjam, ar ko mēs dalāmies. Ja tur nav mīlestības, tad tas vienkārši, ziniet, tā kā butaforija. Viņš saka, man bija daudz prieka, dzirdot par tavu mīlestību, ka tu esi atspirdzinājis svēto sirdis. Un tā ir patiesa mīlestība. Tā ir patiesa sadraudzība. Kas bija pirmajā draudzē? Un kurai jābūt redzamai arī šodien. Bet ziniet, es biju kādā draudzē, un es šobrīd neatceros, par ko es sludināju, bet vienu lietu gan es atceros. Mēs bieži vien stāvam un skatāmies cits uz citu. Tā ir vai nav? Nu, reizēm tā ir. Mēs skatāmies cits uz citu. Un tad mēs sakām, lai iet tie citi. Un tad tie citi saka, lai iet tie citi. Un tad tie nākamie citi saka, lai iet tie citi. Un tad tie nākamie atkal saka, lai iet tie citi. Un, ziniet, tas nekad nebeigsies. Ja kāds neuzņemsies atbildību, ja kāds nepieliks roku, un ja kāds neteiks, nevis kādi citi, bet kungs, šeit es esmu, sūti mani. Esmu gatavs kalpot, dot, iepriecināt, svētīt, nevis gaidīt uz citiem. Es negribu būt tāds, kas skatās un gaida uz citiem. Ja es varu, ja tu vari, kāpēc gan ne? Nebūsim kā tie citi. Amen. Nebūsim kā tie citi. Tas kungs tev ir visu devis, lai tu varētu būt par svētību brālim, māsai un kopt sadraudzību. Trešais aspekts, es tuvojos nobeigumam. Maizes laušana.
maizes laušana, jeb svētais vakarēdiens bija neatņemama sastāvdaļa pirmajā draudzē. Es vēlos izcelt draudzes sastāvdaļu. Tu drīksti baudīt svēto vakarēdienu īpašos gadījumos savā ikdienas dzīvē. Es esmu to baudījis. Bet pamatā mēs baudām draudzē. Jo svētais vakarēdiens ir paredzēts ticīgajiem. Draudzei. Amen. Ticīgajiem draudzei. Viņa draudzei 1. Korintiešiem 10, 16 līdz 17 rakstīts svētības biķeris, ko mēs svētījām, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar ko? Ar Kristus miesu. Mēs savienojamies savā starpā svinot Kristus uzvaru. Viņa izlietās asinis. Jo kā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa. Jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Ir daudz locekļu, bet viena miesa. Viena miesa. Un mēs esam šī galda dalībnieki. Mēs kā draudze, mēs kā Kristus miesas locekļi. Un šis garīgais piedzīvojums, šis savienošanās ar Kristu viņa miesu, tā ir absolūti svarīga garīga pieredze tavā manā ticības dzīvē. Un tas ir draudzē. Tas ir draudzē. Jēzus viņš saka, patiesi jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Jums nav dzīvības sevī. Un kad esmu dzirdējis, ka daži ticīgie saka, ka viņi nav baudījuši svēto vakarēdienu ilgstoši, es kādreiz dzirdēju, ka vairāk kā gadu nebija baudījuši. Tā ir traģēdija. Jēzus viņš saka, ja jūs nebaudat, jums nav dzīvības sevī. Mums kā Kristus miesas locekļiem ir ne tikai privilēģija būt viņa galda dalībniekiem un baudīt svēto vakarēdienu. Jēzus viņš saka, ka mums būs baudīt viņa asinis un viņa miesu. Un viņš saka, pieminiet manu nāvi. Viņš saka, pieminiet manu nāvi. Viņš lieto vārdus daudzskaitlī. Pieminiet manu nāvi. Viņš runā par draudzi. Nevis atkal par kaut kādā kaktā. Ja? Viņš runā par draudzi. Un šis aspekts ir neatņemama sastāvdaļa no draudzes. Es skatos, ka Dievs ir iedibinājis divas ordinances, jeb sakramentus, kas ir dot draudzei. Un mēs zinām divas. Ūdens kristība un svētais vakarēdiens. Citās konfesijās ir kaut kas vairāk. Bet mēs redzam pēc Bībeles ūdens kristības un svētais vakarēdiens, jeb tā kunga mīlas, un tas ir dots draudzē, un to ir svarīgi atcerēties. Draudzē. Es neesmu pret to, ka kāds varbūt nokristīja kaut kur, jā, var gadīties tā, bet pamatā tas notiek draudzē. Svēto vakarēdienu mēs svinām, mēs pieminām, mēs pateicamies, jo mēs esam viņa draudze. Viņš mūs ir atpircis, kā Bībelē rakstīts, no tautām, ciltīm un valodām. Un tas ir svarīgi. Un kad es redzu, kad šīs lietas tiek tādas nenopietni uz tām ticīgie attiecās, man ir ļoti žēl. Kāpēc? Tāpēc, kad pirmkārt jau tas, ko es jau pašā sākumā teicu, mācība netiek ņemta vērā. Un kad mēs neņemam vērā mācību, tad tālāk mums galīgi neiet. Galīgi neiet. Mēs sākām klibot. Un tad, kad cilvēks klibo, viņam arvien grūtāk paliek, ir sāpīgi, ir grūtāk. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs ņemam vērā gan vārdu, gan arī to, par ko es šobrīd arī mācu. Un 4. aspekts, pie kā es vēlos ilgāk pakavēties, ir lūgšanas. Lūgšanas. Es jau izcēlu, ka privāts, jeb individuāls lūgšanas mūsu dzīvē ir vitāli svarīgas. Amen. Bet ne mazāk svarīgas arī draudzes lūgšanas. Arī draudzes lūgšanas, kurās mēs vienojamies kā ticīgie. Un šī ļoti svarīga, aktuāla tēma, jeb aspekts, par ko mums ir jārunā, jo draudze bez lūgšanas nemaz nevar pastāvēt. Tā ir kā elpa. Mēs bieži vien lūgšanu salīdzinām kā elpu. Ja? Kā elpu. Arī draudze nevar pastāvēt. Ja draudze nelūdz.
Ja draudze pārstāja lūgt Dievu, draudze nevar pastāvēt. Ilgtermiņā, es runāju par ilgtermiņu. Draudze nevar pastāvēt. Jūs varat rīkot konferences, seminārus, tur, nezinu, visādas vakarus, tādas vakarus, šitādas vakarus, jauniešu vakarus, bērnu vakarus, sieviešu vakarus, vīru vakarus. Ja lūkšanas tiek atmestas, draudze ilgtermiņā nevar pastāvēt. Lūkšanas. Un to mēs redzām pirmajā draudzē, viņi to praktizēja, viņi to novērtēja, un tas bija svarīgi. Amen. Draudze un dievkalpojumi bez lūkšanas nav iedomājama. Nav iedomājama, amen. Bez aizlūkšanas. Jaunā derība apustuļu darbi, īpaši vēstules ļoti uzsver lūkšanu. Uzsver lūkšanu, ne tikai individuālās lūkšanas, bet draudzes lūkšanas. Lūkšanas, kas tiek praktizētas draudzē. Paskatīsimies dažus piemērus. Pirmais piemērs. Pēters ir cietumā. Jūs atceraties, Pēters bija cietumā. Apustulis Pēters bija cietumā, bet draudze bez mitēšanās lūdza Dievu. Draudze bez mitēšanās lūdza Dievu. Mēs to lasām apustuļu darbos 12. nodaļā, no 3. panta. Tur rakstīts, redzēdams, ka tas jūdiem patika. Viņš lika saņemt arī Pēteri, bet bija neraudzētās maizes dienas. Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā. Nodevis 16 karēviem, kas pa 4 to sargāja, gribēdams viņu pēc Paskā svētkiem vest ļaužu priekšā. Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdz Dievu. Par apostulu Pēteru draudze lūdz Dievu. Un Pēters neteica, draudze, jūs par mani nelūdziet Dievu. Es esmu apostols. Es esmu Dieva izredzēts apostols. Jūs par mani nelūdz Dievu. Dievs mani personīgi ir aicinājis. Jūs varat iedomāties, Jēzus Kristus pats ar mani runāja. Viņš mani aicināja. Es 3 gadus kopā biju ar Jēzu, jūs par mani nelūdziet Dievu. Viņš tā neteica. Es pieļauju, ka apostols Pēters pat nezināja, kāds būs viņa liktenis. Bet mēs šeit lasām, ka draudze par viņu lūdza Dievu. Draudze par viņu lūdz Dievu. Viņš nebija pārcilvēks. Viņš bija tieši tāds pats cilvēks, kā mēs šodien. Viņš bija nepilnīgs. Jā, viņam bija savs aicinājums, ko viņš saņēma no Jēzus, bet viņš bija cilvēks ar vajadzībām. Kalpotājs joprojām ir kalpotājs ar vajadzībām. Mēs visi esam kalpotāji patiesībā. Visi Dieva bērni ir kalpotāji. Un tu joprojām esi ar vajadzībām. Un apostols Pēters, viņš ir ar vajadzībām. Viņš joprojām ir ar vajadzībām. Un draudze par viņu lūdz. Mīļie, kā tā ir privilēģija, ka tev ir draudze, tev ir ticības brāļi, māsas, kas par tevi lūdz Dievu. Ka tev ir apkārt ticīgie, kas iestājas lūkšanā. Amen. Es personīgi to esmu izbaudījis savā dzīvē. Ir manas privātās lūkšanas, ir manas individuālās lūkšanas, bet ir lūkšanas, kuras es esmu baudījis no brāļiem un māsām, kas ir lūguši par mani. Es esmu pateicīgs Dievam par brāļiem, māsām, kas ir uzlikuši rokas uz mani un par mani lūguši Dievu. Tā ir milzīga svētība. Es nevaru staigāt savā ticības dzīvē un domāt, ka esmu pašpietiekams, man neko nevajag, jo Dievs man ir aicinājis pirms 2000 gadiem, bet daži pateikt, maldu mācība. Pārbaudiet visu, klausieties uzmanīgi. Vairāk kā 20 gadu atpakaļ es varētu pateikt, klausies, man kungs aicināja, man nevajag jūsu lūgšanas, jo Dievs ir ar mani. Un ziniet, es tāds ticīgs cilvēks esmu pēdiņās, sastapis, viņš saka, man nevajag. Man ir Dieva gars. Apostols Pāvils, viņš saka, man arī ir Dieva gars. Bet vēlāk polasīšu, viņš saka, lūdziet par mani. Baigi interesanti, vai ne? Apostols Pāvils saka, lai par viņu lūdz Dievu, bet daži te uzmetās un saka, ka viņam nevajag lūgšanu. Apostols Pāvils, kurš bija 3. debesīs, viņš redzēja kaut ko nedrīkst pat atklāt un par ko runāt. Un te daži saka, man neko nevajag. Es esmu ļoti garīgs. Es esmu tuvu Dievam, svētīts. Ja vien tu būtu tādā līmenī kā es.
Nesat saskārušies ar tādiem cilvēkiem. Nu, varbūt ne visi tā runā, vai ne? Bet tu jau jūti to nepareizo vēja pūsmu. Ja? Diemžēl tā ir patiesība. Bet mīļie, Bībele saka, lūdziet cits par citu. Un šis vārds attiecas draudzi. Amen? Lūdziet cits par citu. Pāvils, viņš saka, tas ir otrais piemērs. Mēs lasām par Pāvilu, viņš saka, viņš aicina draudzi, viņš aicina ticīgos lūgt par viņu. Tas, par ko es jau tikko pieminēju. Pāvils, viņš lūdziet par mani. Lūdziet par mani. Pāvils, kas ir sarakstījis trešdaļu no jaunās derības. Mums vakar bija Bībeles viktorīna. Es nekļūdījos, ko, Kristofer, trešdaļu no jaunās derības. Viņš ir sarakstījis, vai ne? Apostols Pāvils. Viņš saka, laikam. Iedomājies, Pāvils, kurš ir sarakstījis trešdaļu no jaunās derības. Viņš ir aicināts apostols. Viņš saka, lūdziet par mani. Lūdziet par mani. Mīļie, lūdziet par mani. Viņš saka, esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Reizē lūdziet arī par mums, viņš saka. Lai Dievs mūsu sludināšanai atvērt durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kur dēļ esmu važās. Un lai es to varu darīt zinām, kāds man pienāks. Kam viņš lūdz? Ko viņš aicina? Kādu, kas tur staigā uz ielas? Nē, viņš lūdz, viņš aicina draudzi, svētos, ticīgos. Tos, kurus viņš pazīst. Tos, kurus viņš ir redzējis vaigu vaigā. Ar kuriem viņš ir kalpojis kopā. Viņš viņus pazīst, viņš viņus zina. Viņš ticēja lūgšanas spēkam. Viņš to novērtēja. Mīļie, tā nav vienkārši aizlūgšana. Tas ir brīdis, kad Dievs var tevi lietot. Un būt par svētību kādam. Un būt par svētību kādam. Amen. Es vēlos tev atgādināt, ka tev arī kā draudzes loceklim ir šī privilēģija. Ne tikai tu vari lūgt, bet par tevi var lūgt. Un mēs bieži vien, es neteikšu nonicinām, bet tad, kad ir aizlūgšanas, mums liekas, es jau tikšu galā. Es jau Dievs tikšu galā, un tu jau tā 3 gadus tiec galā un netiec galā. Jau ir ilgstošs posms tavā dzīvē, tu netiec galā, bet tev liekas, ka tu tiksi galā. Vai Bībelē rakstīts, lūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Iestājieties cits par citu. Es dzirdēju par kādu brāli, viņam bija kāda slimība, ilgstoši lūdz Dievu. Es nezināšu, cik ilgi. Un ziniet, kaut kādā brīdī, kad tu jūti, kad jau tas periods jau viņš ir ilgstošs, rokas nolaižās. Jums ir gadījies tā, ka liekas, rokas nolaižās, cerības zūd, Dievs, kur tu esi, kāpēc tu mani esi atstājis? Kaut gan Dievs mūs nekad nav atstājis. Un bija kāda reize, viņš jau bija neskaitāms reizes gājis priekšā, cilvēku lūdzu par viņš pats lūdzu, kalpotāja lūdzu. Un tā diena, tas dievkalpojums, kad viņš izgāja priekšā, tā bija tā liktenīgā reize, kad Dievs viņam pieskārās. Un viņš saņēma. Neskaitāms reizes lūdzu par viņu, un viņš saņēma. Un tas ir draudzē. Kur ir brāļi māsas? Kur ir ticīgie? Vai Dievs neatbild mūsu personīgām lūkšanām? Atbild. Atbild vai neatbild? Daži tā kā saka jā. Pārējie tā kā nav pārliecināti. Noteikti. Daži domāja, es neteikšu, domās, kad nāks pie manis un varēs saņemt aizlūkšanu pie manis. Lūdziet cits par citu ir rakstīts. Amen. Iestājieties cits par citu. Mīļie, tā ir privilēģija. Tā ir privilēģija novērtēt to. Amen. Ka kāds par tevi lūdz. Tā, mīļie, nav tikai aizlūkšana, kā es teicu. Tā ir iespēja Dieva garam tevi lietot. Tu varbūt neesi pravietis, bet Dievs var dot tev pravietisku vārdu. Dievs var tevi tā lietot. Dievs var dot tev atziņas vārdu, gudrības vārdu. Tu vari dot tādu iedrošinājumu cilvēkam, kāds viņam tas tajā brīdī ir nepieciešams. Bet tu nezini,
Bet Dievs zina, jo Dievs redz sirdi. Un tas ir svarīgi. Un trešā lieta pie lūkšanas, lūkšana par visiem svētiem, tas, par ko es runāju. Ar visām lūkšanām, lūgumiem lūdziet Dievu garāgu brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāvēt savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Un tur tālāk apustulis Pāvils atkal saka, viņš saka, arī par mani. Viņš saka, lūdziet arī par mani. Iedomājieties, Pāvils, viņš saka, par mani. Lai mana runa, viņš saka, lai mana runa būtu droši, ja? Lai tā atvērtos un lai es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju. Mīļie, lūgt, aizlūgt, tā nav vājuma pazīme. Jūs jau tādi vāji, jums vajag, lai par jums lūdz Dievu. Jūs jau tā kā bez Dieva nemaz nevarat. Tā nav vājuma pazīme, mīļie brāļi, māsas. Tā ir apziņa, ka nevis tu un es nosaki savu dzīvi, bet Dievs. Dievs. Tas ir Viņš. Ļaut par tevi aizlūgt, tā ir iespēja sadzirdēt no Dieva. Sadzirdēt no Viņa. Mēs esam tādā troksnī, visu laiku mēs kaut ko dzirdam, un bieži vien mēs nedzirdam to, ko mums vajadzētu dzirdēt. Dieva balsi. Un iespējams tajā brīdī, kad tu esi apklusis, tu esi Dieva klātbūtnē, un Dievs kādu var lietot, tu sadzirdi to, kas tev ir jāsadzird. To, kas tev ir jāsadzird. Saņem pamācību, iedrošinājumu, varbūt brīdinājumu. Mums brīdinājums nevajag, vai ne? Mums negribās dzirdēt brīdinājumus, mums negribās dzirdēt rājienus. Mēs gribam tikai iedrošinošus vārdus. Bet varbūt vajag. Un tikai tad, kad tu paiesi kādu laiku savā ticības ceļā, tu sapratīsi, ka bija vērts. Vajadzēja. Vajadzēja. Līdzīgi kā ģimenē notiek. Vai jūs tikai savus bērnus iedrošinat, uzteicat, slavēt, jūs reizēm arī norājat, jo viņi dara ne to, ko vajag darīt. Diemžēl šodien ir arī cita audzināšana. Ja arī dara, tad viss ir kārtībā, nemaz nepieskat. Viss ir vienalga. Bet normāli vecāki norās, pateiks, ja tu viņu mīli, tu viņu norās, tu viņu brīdināsi. Ja tu redzi, ka tavs dēls iet pāri ceļām, kur skrien mašīnas, traucās 100 km/h, tu viņu brīdināsi. Tev nebūs viss vienalga, ja tu viņu mīli. Tu viņu mīli. Un tad, kad Dievs tev lieto aizlūkšanā, tu nezini, ko Dievs var dot šim cilvēkam. Tu nezini, kam viņš iet varbūt cauri savā dzīvē. Varbūt zini. Bet Dievs zina, kāda pamācība ir vajadzīga. Un visi šie aspekti, mīļie brāļi, māsas, mācība, sadraudzība, svētais vakarēdiens, ja, mēs lasījām par maizes laušanu un lūkšanas, tas viss darbojas primāri draudzē. Draudzē. Vai Dievs nedarbojas mūsu personīgajās dzīvēs? Protams, darbojas. Bet primāri draudzē. Primāri draudzē. Tāpēc draudze šodien ir absolūti svarīga. Neatmetiet draudzi, mīļie brāļi, māsas. Neatstāj draudz sapulcēšanās vietas. Neatstāj. Tu saņem skaidru mācību. Tu kopsi sadraudzību ar brāļiem, māsām. Tu lauzīsi maizi. Tu savienosies ar Kristus miesu, tu savienosies ar kungu. Tu svinēsi viņā uzvaru. Tu ne tikai aizlūgs par kādu, bet tu saņēmis aizlūgšanu. Mīļie, vai tā nav privilēģija? Tā ir privilēģija. Bet ziniet, kā ar tādām, kā lai pasaka, es zinu, ka tas nav labs salīdzinājums, jo mēs nevaram salīdzināt draudzi ar mantu, bet, diemžēl, mēs reizēm rīkojamies draudzi ar kādu mantu. Jūs esat kādreiz kaut ko jaunu nopirkuši savā dzīvē? Ir gadījies? Ir? Ir, vismaz kurpes, ja? Kurpes ir gadījies, ja? Kaut ko. Vai jums ir gadījies, jums kaut ko jaunu nopērk un uzdāvina? Ir gadījies, ir gadījies. Ir gadījies, ka jūs pierodat pie tās savas mantas. Pierodat, vai ne? Pierodat, jūs vienkārši pierodat. Un jūs vairs viņu tā, augstu nevērtējat. Vairs nav nekas, īpaši jau nolietojies. Tā. Mēs reizēm tā attiecamies par draudzi. Mēs pierodam. Mēs pierodam pie cilvēkiem.
Mēs pierodam pie dievkalpojuma, mēs pierodam pie lietām, kas notiek, mēs pierodam. Un mēs nenovērtējam vairs. Novērtē, ka tev ir draudzi. Novērtē, ka tev ir brāļi māsas. Novērtē, ka tev ir mācība, ka tev ir Dieva vārds. Novērtē, ka tev ir sadraudzība un pats esi daļa no sadraudzības. Novērtē, ka tu vari baudīt svēto vakarēdienu un būt vienotībā ar draudzi, jo tas nav tikai par tevi. Viņš nomira ne tikai par tevi, viņš nomira par mums visiem. Āmen. Ja brālis ir dārgs Dieva acīs, tad arī māsa ir dārga Dieva acīs. Viņa gan arī vīrs un sieva, protams. Bet tad to ir jāsaprot, ka tas nav tikai par mani. Un tieši tāpat par lūkšanu un aizlūkšanu, ka tu zini. Es varu iestāties par kādu. Un ir kāds, kas iestāsies par mani. Āmen. Es zinu, ka šodien bija vairāk kā tāda mācība, bet arī šādas Dieva vārds ir vajadzīgs un to ir jāatcerās un to ir jāņem vērā, jo mēs dzīvojam ļoti nopietnā laikā un es redzu, ka draudzes būtība, es redzu, ka cilvēki mēģina kaut kādā veidā draudzi, un saproti, draudze nav organizācija. Tas, ka draudze ir reģistrēta, nenozīmē, ka draudze ir organizācija. Draudze ir dzīvi cilvēki. Draudze ir Kristus miesa. Draudze ir ticīga. Mēs esam Dieva bērni. Un ja kāds mēģina to mazināt, mēģina kaut kādā veidā nonicināt, jums pat nav jāpaspiež rokas, ejiet, pagriežiet muguru, ejiet, dotieties prom. Jums nav jāiesaistās ar šiem cilvēkiem. Novērtējiet to, ka jums ir draudze. Un sargājiet to, kas ir draudzē, lai to nepazaudētu. Āmen. Mācība, sadraudzība, maize slaušana, lūkšanas, tas viss ir pamats. Un tad, kad tas viss strādā, es nesaku, ka nebūs grūtības un pārbaudījumi mūsu dzīvē. Es nesaku, ka viss būs perfekti, ka mēs tikai iesim uz debesīm un liekas, ka visi ir, mums, ziniet, tur eņģeli pa labi, pa kreisi un viss baigi forši mums iet. Tieši tāpēc jau mums vajag draudzi. Kad mums ir grūti, kad liekas, ka mēs paši nevaram paiet, mums vajag draudzi, mums vajag brāļus, māsas. Vai mēs varam piecelties kājās, mēs pielūksim Dievu. Mums būs vēl kāds dziesmas? Vēl varētu, ja, pielūgt Dievu? Ja? Esat vēl spējīgi? Ja? Slavu Dievam!